Nu, cik esi apmierināts ar izvēles programmu, ko tikko veici? Jā, man ļoti patika slidot. Mans treneris pateica man, lai es slidotu ar sirdī, manas acīs būtu aizdegušas. Ja? Un es ceru, ka es esmu to izdarījis. Es noslidāju ar lielu prieku, atradu, kur ir apmalas. Un vispār esmu, tas ir ļoti derīgi man slidot šeit un atgriezties Latvijā, lai noslidot sacensībās. Un tāpēc tas kaut kā, es nevaru pareizi izteikt to, I crave it. Es ļoti, tas nav tikai pārliecinājums, tas ir kaut kas vairāks. Es atradīšu to vārdu. Ja sapratu pareizi, tu izmēģināji 2 četrkāršos Salhaus izvēles programmā, ja tā bija? Jā. Man tagad es paņēmu pagājušu sezonu un arī šo sezonu es ļoti gribu izdarīt tos četrkārtgriezienus, lecienus, lai cīnīties par augstākām vietām sacensībās. Un tāpēc es ļoti cenšos strādāt vairāk uz četrkārtgriezienu lecieniem, un viņi dažreiz neiznāk. Un šodien es esmu ļoti priecīgs, tā kā es esmu izdarījis 6 minūtēs pirms programmas un programmā. Tas ir liels solis uz priekšu man, jo es māku darīt vairāk, un es to trenēju, un tas iznāk labāk katru reizi, kad es to daru. Un es esmu ļoti priecīgs par to arī. Ne tikai tā, ka es jau esmu izlidojis to, ko es esmu jau parādījusi iepriekš, bet arī kaut ko jaunu un progresēju. Tas ir mans prieks. Ja pareizi saprotu, nākamais starts tev būs Eiropas čempionāts Kaunijā. Kur tu trenēsies līdz Eiropas čempionātam? Šeit Latvijā vai kur Šveicē? Es braukšu uz Šveici, uz manu treniņu bāzi. Pēc tam es atlidošu jau Lietuvā trenēties. Jā, pirms sacensībām. Šobrīd uz Daugavpili nesanāks aizbraukt? Diemžēl nē. Man ir jāgatavojas nākamajiem pasākumiem, kuri būs ļoti drīz. Un tāpēc man nav iespējas atbraukt mājās Daugavpilī. Tomēr es ļoti gribētu. Mana māte teica, ka ļoti daudz sniega. Un tā kā es biju iepriekš Japānā, un es biju tur ar īsās kreklos. Un tagad es atgriezos šeit un ir ļoti augstī. Un, jā, ir liels prieks redzēt to ziemu. Cik liels emocionāls lādiņš tev ir tas, ka šeit ir latviešu fani tribīnēs un tevi tik ļoti uzmundrināja? Manuprāt, aizslidošana ir kaut kas cits, ne tikai sports, bet arī māksla. Un iespēja iedvesmot jaunākus dāsotājus un parādīt, ka ir ne tikai tehniskais ceļš, bet arī kaut kā baudīt to, ko tu dari. Un tāpēc katru reizi, kad es atbraucu uz šejieni slidot, man ir lielāks spiediens, tāpēc, ka es gribu kā līderis parādīt kaut ko jaunu, kaut ko smuku. Un tas ir grūtāk, tomēr tas ir arī, tas iedvesmo mīlestību man. Un tas ir, kas mudina mani arī atgriezties un slidot un rādīt to, ko es daru.